Maijā bija izmaiņas darba likumā. Darba likums paredzēja daudz ko, visu kaut ko, un mums maijā bija arī lojāliem lietotājiem, tiem, ka jums ir vairāk kā 5 gadi, bija seminārs par izmaiņām darba likumā, un viens no punktiem bija, kad ir jāpaplašina informācija, kas ir jānorāda algas kartītēs. Kas ir algas kartītes, visi zinām, tās ir tās lapiņas, ko mēs izsniedzam uz rokas katram darbiniekam, kas norāda algas aprēķinu. Tātad visu, ko mēs šeit esam sarēķinājuši, to viņš redz šajā algas kartītē. Paņemsim kādu datumu, kur mums ir svētku dienas, kur lielāka informācija. Tātad algu aprēķins, tātad viss, kas saistās ar darbu brīvdienās, svētku dienās un virsstundām, visādām tam līdzīgām lietām. Informācija algu kartītēs mums jau bija arī līdz šim, tikai nebija pierakstīts tā gari, plaši un saprotami klāt, kas tas tāds ir. Tad tagad algu kartītēs ir skaidri un gaiši uzrakstīts aprēķinātā alga dienā, naktī, virsstundās, piemaksas par svētku dienām, brīvdienām, dienā, naktīs, virsstundās, un arī tāds lauks, kā tajā skaitā kompensācija par nenostrādātām svētku dienām. Kas tā ir kompensācija par nenostrādātām svētku dienām, es domāju, visi zina. Ja ir sevišķi, ja ir tiem, kam ir amata alga, viņi zina, ja 1. maijs mums iekrita brīvdienā un mēs iekrita darba dienā un mēs uz darbu nenācām, tad darba ņēmējs par šo darba dienu, kuru mēs nenostrādājām, jo valsts mums bija pateikuši, visi sēžam mājās svinam svētkus, tomēr bija spiests, vai viņam vajadzēja maksāt, jo grāmatvedis varbūt ar prieku būtu gājis 1. maijā uz darbu, bet valsts saka, nenākat uz darbu, svinat mājās svētkus. Un tad, lai nevienam nav jācieš, nevienam darbiniekiem, ja, tad uzņēmumu grāmatveži rēķināja par šo dienu arī algu. Tagad šī summa ir arī izcelta atsevišķi, jo ir valsts ieņēmuma dienas nodaļas, kuri bija cēluši pretenzijas, ka viņiem ir jāredz, ka kāda ir summa par šīm dienām, kas netiek nostrādāts, ja par šīm svētku dienām. Tālūk. Tas ir ātrumā tas, kas ir jauns. Es ceru, ka jūs jau visu šo bijāt paši ieraudzījuši, paši jau strādājāt visu augustu un pusi septembri jau, gandrīz viss septembris, jo šodien sākās astronomiskais rudens, ar ko arī mēs viens otru varam apsveikt. Tā, kas mums vēl ir tāds, kas mainās? Tie, kas strādā ar budžeta tāmēm, ļoti labi zina, ka budžeta tāmes, tad, kad eksportēju uz Excel, tam viņas bija tādas nevisai baudāmas. Tagad jo pazuda vienai no kolonnām, pazuda datums. Ja mēs dzēsām ārā, piemēram, tukšās plānotās kolonnas, tad mums pazuda arī datums, un tad ar roku bija viss jāpāraksta, un atkal bija kreņķis. Tagad ir tas viss uzlabots, un eksportējot datus uz Exceli, nekādi datuma periodi tabulās nepazūd. Kā nevar atlūk, ja? Joprojām tagad ir, agrāk bija plānots faktiski un datums bija kaut kur pa vidu un dzēšot ārā kādu no kolonnām izdzēsās datums, tas šobrīd viss ir uzlabots, kad ja mēs dzēšam kādu no kolonnām, piemēram, mums nevajag plānoto, jo tad faktiskā datuma kolonnai datums saglabājas. Es domāju, ka tā arī ir laba vēsts, jo tiem, kas regulāri strādā šīm budžeta tāmēm, tas noteikti ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un, ja reiz es esmu atvērus budžeta tāmas, tad man ļoti gribētos ieteikt visiem, kuri vēl nav sadūšojušies ar šādu lietu strādāt. Lūdzu, apsēžties vienreiz un pamēģināt, cik tas ir labi un cik tā ir eleganta lieta, jo šī ir vienīgā vieta jumī, kur ir atskaites pa kontiem mēnešu griezumos.
nevis jātaisa 12 dažādāki kontu pārskati, lai redzētu, kādi mums ir ieņēmumi pa mēnešiem, bet tas viss ir atverams šeit ar vienu atskaiti. Man šeit tāda veca budžeta tām 2008. gads, bet tur vismaz kaut kādiem datiem jābūt. Ja. Tātad budžeta tāms var veidot pēc kontu plāna, pēc budžeta pozīcijām vai pēc kontu dimensijām. Parasti grāmatveži strādā ar kontu plānu, ja, tātad izvēlamies kontu plānu, spiežam pogu sastādīt un norādam šeit visus tos kontus ieņēmumu, kādi mums jumī ir. Ja? Kur jau tāds mums ir ierādīts. Ja? Tātad norādam visus kontus, kādi mums ir nepieciešami. Ja mums nav plānošana, jo bieži grāmatveži saka, es neizmantoju budžeta tāms, jo mēs nekādas budžetas netaisam. Neizmantojot, tad nerakstiet šeit neko, dzēšam visu ārā, lai te ir pilnīgas nulles un nejauc mums gaisu, un lai mēs nebrīnamies, ka mums kaut kas nav ierakstīts, spiežam pogu izpildus kontroli, mēs redzam, ka jums smuki savalk mums datus par janvāri, februāri, mārtu, aprīli, tātad mums nav ar roku jātaisa, kā jau es teicu, 12 konta apgrozījums pārskatus, lai mēs redzam, kāds mums bija apgrozījums kontā 6110 vai kontā 6116, jā, vai vēl kādā citā kontā. Un, protams, kā jau es rādīju, šo atskaiti var eleganti aizeksportēt uz Exceli, apstrādāt. Sevišķi tas ir svarīgi tad, ja jums ir naudas plūsmas pārskati jātaisa priekš bankām, jo tur jau viņi prasa pa katru mēnesi pieaugošā secībā vai pieaugošā kārtībā, un vai arī, ja jums atpakaļ gaitā ir kaut kāds šis naudas plūsmas pārskats jātaisa, tad tas tiešām mums stipri palielinās to, pareizi sakot, samazinās laika patēriņu. Jāatcerās ar viens, ja jūs esat budžetām sataisījuši un jums mainās konti, vai jums nāk jauni kādi konti klāt, tad tie, protams, budžetām ir jāieraksta jaunajā, jo automātiski nekas tur neierakstīsies, ko jūs ierakstījāt, tas tur arī būs. Ja jūs esat sataisījuši kādu vecu labu budžetāmi, kas jums ļoti labi patīk un gribat tā strādāt arī uz priekšu, protams, spiežam pogu kopēt, norādam, ka mums te būs, pieņemsim, 10. gads, ieņēmumi, izdzēšam lieko informāciju, norādam, ka tas būs pa 10. gadu, un tāmi jau mums ir sataisīti. Un, protams, izvēlamies, vai mēs pa mēnesi, gribam pa ceturksni vai gada robežās. Un atkal izpildes kontroli un lūk, dati jau tiek aizpildīti. Tā kā es domāju, nebaidieties, pamēģiniet, tā ir tiešām ļoti laba lieta. Parunājieties ar saviem kolēģiem, gan jau ir tādi, kas to dara, un ieteiks arī tiem, kas baidās un nedara, tāda lieta nenodarbojās. Tā, līdz nākošai reizei.